Sveiciens visiem, sveiciens šīs nedēļas, šīs svētdienas svētrunas dievkalpojuma ierakstā. Un laipni lūgt dzīvā Dieva draudz kanālā YouTube. Un es aicinu arī jūs, kas šodien skatāties šo ierakstu, tiešām atbalstīt mūs un atbalstīt jūs varat mūs parakstoties šo kanālu, lai saņemtu jaunākās informāciju, gan svētrunas, gan podkastus, ko mēs taisam, kā arī atbalstīt mūs, ielaikot, uzrakstīt kādu komentāru un dalīties ar šiem ierakstiem, lai Dieva valstība izplatās un šī labā ziņa aiziet plašumā. Bet jūs mūs varat atbalstīt arī finansiāli, un to es aicinu jūs darīt uz kontu, kas būs norādīts komentāros, lai mēs varētu turpināt to, ko mēs esam iesākuši, lai mēs varētu turpināt un arī sanāk kopā klātienē tiešām un turpināt izplatīt šo labo ziņu un turpināt celt šo Dievu valstību. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mums ir finanses, jo finanses ir tās, kas ļauj mums izplatīties, kas ļauj mums evanģelizēt, kas ļauj mums reklamēties, kas ļauj mums aizsniegt un kas ļauj mums arī tiešām darīt tās lietas, ko mēs esam ieplānojuši. Tā kā, mīļie draugi, es aicinu jūs, ja jums ir tiešām svarīgi tas, ko mēs darām, un tas, kā Dieva valstība, lai augtu augumā, piedalīties šī darbā un atbalstīt, dzīvot Dieva draudzi, lai mēs varam pastāvēt un turpināt izplatīt šīs labās ziņas šeit latviešiem tieši Īrijā, jo tas ir tas, ko mēs šobrīd darām, izplatām šīs labās ziņas latviešiem šeit Īrijā. Un mēģinam aizsniegt katru latvieti, kas ir šeit. Bet, ja jūs arī skatāties no Latvijas vai jebkuras citas valsts, tad es aicinu arī tiešām jūs varat pievienoties, ne tikai skatīties online šos ierakstus YouTube kanālā, bet arī es aicinu jūs piedalīties uz diskusijām, kas ir katru trešdienas vakaru Zoomā, 7:00 pēc Īrijas laika un 21:00 pēc Latvijas laika. Un tur ir dažādi cilvēki, kas ir no Latvijas, ar kuriem mēs kopā sanākam, lai diskusētu par šīm tēmām, ko es svētdien runāju. Tā kā ļoti svarīgi ir, lai izprastu, ko mēs šodien runājam, lai mēs mācētu pielietot šo Dievu vārdu ikdienā, savās dzīvēs, lai tiešām tas kļūtu par realitāti. Tāpēc, mīļie draugi, es aicinu jūs tiešām nesēdēt malā, bet piedalīties tiešām arī šajās Zoom diskusijās, un, ja jūs to vēlaties, noteikti ierakstiet komentu vai sazināties un sekojiet līdz mūsu dzīvā Dieva draudz Facebook lapā, kā arī šo svētdienu jau mums ir pasākums, un es aicinu arī jūs pievienoties uz šiem neformālajiem pasākumiem, ko mēs rīkojam, kas ir kā sadraudzības pasākumi, lai mēs varētu iepazīties tuvāk un sanāk kopā. Kā jau es teicu, visu informāciju jūs varat atrast mūsu dzīvā Dieva draudz Facebook lapā. Tā kā sekojiet līdzi mūsu pasākumiem, to, ko mēs darām, un atbalstiet mūs. Bet šodien, kā jau katru svētdienu, jauna nedēļa, jauna tēma, par ko es runāšu šodien. Un šī ir svarīga tēma, kas man šonedēļ uzrunāja tiešām. Un tā ir, mēs šodien runāsim par sapņiem un kā neļaut nozagt savus sapņus, jo es redzu, cik daudz cilvēku tiešām ļauj sevi apzakt, ļauj nozagt to, par ko viņi sapņo, ļauj nozagt īstenībā šos sapņus, kas ir no Dieva, jo mēs arī par to runāsim, kā mēs varam zināt, ka šie sapņi ir no Dieva un kā ne. Un ļauj palikt tajā stāvoklī, kur viņi ir. Un tikai tāpēc, ka viņi varbūt īsti nesaprot, kā Dievs darbojas, vai nesaprot, vai negrib cīnīties, vai negrib saprast, nezinu, kā īsti to pateikt, bet ir ļoti svarīgi, ka mēs sapņojam, un ļoti svarīgi, ka mēs neļaujam sevi apzakt. Un tātad šīs svētrunas nosaukums ir neļauj nozagt savu sapni, ja? Tātad neļauj nozagt savu sapni. Un jautājums ir tāds, uz ko tu vari šodien atbildēt pats sev, vai tu esi sapņotājs, ja? Vai tu esi tas cilvēks, un mēs runāsim par 2 veidu sapņiem šodien, par sapņiem tiešām, kad mēs esam miegā, un ir par sapņiem, kas ir mūsu
tad, kad mēs esam nomodā, par ko mēs vēlamies, ko mēs sapņojam, iztēlojamies, kas varētu sagaidīt mūsu nākotnē. Un tātad, vai tu esi sapņotājs, tu varēsi atbildēt uz šo jautājumu, vai tu vienkārši dzīvo ikdienas dzīvi un tev nav nekāda lielāka plāna vai sapņu vai mērķu. Bet es domāju, ka jebkurš cilvēks savā ziņā ir sapņotājs un tiešām, jo jebkurā cilvēkam Dievs ir ielicis šo vēlmi tiekties pēc kaut ko vairāk, jo kaut vai pēc normālas dzīves, jo ļoti daudz cilvēku, diemžēl, nedzīvo normālas dzīves. Viņi dzīvo kaut kādā verdzībā, kaut kādās atkarībās, kaut kādā tumsonībā. Un Dievs mūs vienmēr grib vest ārā no tā, tāpēc, ka mēs, diemžēl, dzīvojam kritušā pasaulē. Un mēs neesam, un tajā pasaulē pirmajā, ko Dievs radīja, šajā paradīzes stāvoklī, un man liekas, ka jebkuram cilvēkam ir šī vēlme iekšēji attiekties pēc šī paradīzes stāvokļa. Un cik daudz cilvēki nav vēlējušies atgriezt šo paradīzi šeit uz zem, veidojot kaut kādas tur organizācijas, ceļot kaut ko, bet tas viņiem nav izdevies, tāpēc, ka vienīgais, kas to var izdarīt, ir Dievs. Bet tātad, jebkurš cilvēks savā būtībā, es domāju, ka ir sapņotājs. Un sapņus tātad var iedalīt divos veidos. Un tātad pirmie, tātad, kā jūs teicat, ir tie sapņi, ko mēs redzam, sapņu tēli, kas parādās mums miegā, ko mēs sapņojam nakts laikā. Un arī tu vari padomāt par to, cik bieži tu sapņo, ko tu redzi, kad tu sapņo un cik šie sapņi tev liekas nozīmīgi. Un otrā lieta ir, kā mēs varam iedalīt sapņus, tas ir pēc tā, ko mēs ilgojamies. Tas nav saistīts ar miega stāvokli, bet ar apziņas stāvokli, tad mūsu ilgas, tas ir mūsu vēlmes, kaut kas, ko mēs vēlamies, lai tas piepildītos, tad mēs iztēlojamies kaut kādas lietas, kā mēs varētu dzīvot, ko mēs varētu sasniegt, kas ir tas, ko mēs vēlamies savā dzīvē piedzīvot, pēc kā mēs ilgojamies, kas ir mūsu sirdī, kas ir mūsu prātā, tātad, kas ir tas, ko tu vēlies, lai piepildītos. Un šodien mēs runāsim vairāk arī par šiem otrā tipa sapņiem, jo īstenībā viņi ir saistīti, un mēs par to arī runāsim, ja. Jo, ja jebkurš ir sapņojis miegā, ja jebkurš redzējis kādu sapni, tad sapņot miegā un sapņot, teiksim tā, un iztēloties, tad, kad tu esi nomodās, tas ir nedaudz savādāk, jo tas ir vairāk saistīts tiešām arī ar iztēli, jo tad, kad mēs guļam, mēs nekontrolējam sevi, bet tad, kad mēs esam nomodā, mēs kontrolējam savu iztēli. Un ir lietas, kur jebkurš cilvēks ilgojas, vai lai viņa situācija mainās, vai lai viņa dzīve mainās, vai lai viņš sasniegt kaut ko vēlas. Jo parunāsim par to, kur tad rodas sapņi, un no kurienes tad viņi nāk, kāpēc ir svarīgi vispār saprast to, jo agrāk cilvēki, jau mēs arī runāsim, jo mēs esam ļoti modernā pasaulē dzīvojam, mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur mums ir ļoti daudz visu, jau mēs sākam izprast, mums ir zinātne, mums viss ir izskaidrojums un tā tālāk, bet ne līdz galam. Ļoti daudz, ko cilvēki nespēja, un ārsti un zinātnieki nespēja izskaidrot, no kurienes tas īsti rodas. Viņiem ir tikai nojauta, no kurienes tas viss nāk. Un agrāk, kad cilvēkiem nebija šādas zināšanas, tad viņi senos laikos, mēs runājam par ļoti seniem laikiem, tātad pirms kaut kādas zinātnes, pirms kaut kādas, bet viņiem bija saprašana tāda, un viņi ticēja, ka sapņi ir tilts starp viņiem un Dievu. Tātad cilvēki agrāk ticēja tam, ka tas ir kā tilts starp viņiem un Dievu, kā Dievs ar viņiem varēja komunicēt, jo jā, šodien mēs varam iztēloties un ilgoties pēc lietām, jo mēs esam ļoti attīstītā pasaulē dzīvojam. Un mums ir Bībele, mums ir Dieva vārds, mums ir mācības un viss kaut kas, bet agrāk nekas tāds nebija. Un vienīgais, uz ko cilvēki varēja paļauties, ir šī komunikācija ar Dievu caur sapņiem. Un sapņi tātad cilvēki uztvēra sapņus kā vēstījumi. Tātad, ja viņi redzēja sapni, tad viņi piešķīra tam nozīmi.
Tātad tas bija vai nu, lai viņus brīdinātu no kaut kādām briesmām, vai nu tas bija, lai dotu viņiem padomu, vai nu, lai palīdzētu arī prognozēt nākotni. Ja? Tātad viņi ļoti lielu nozīmi piešķīra sapņiem, ko viņi redzēja, un mēs varam redzēt, ka arī Bībele to visu apstiprina. Ja? Un ļoti daudz, ja jūs lasat sevišķi vecajā derībā, bet arī jaunajā derībā ir sapņi cilvēki redzējuši. Un mēs nerunājam šeit par ticīgajiem, bet tiešām neticīgi, ja? Tur ķēniņi, kur Dievs viņiem ir devis sapni, un neviens nav varējis izskaidrot šo sapņu nozīmi, bet tas šo ķēniņu ir tā satraucis, ja mēs varam redzēt to gan faraons, gan ķēniņš Nebukacēns, gan ļoti daudz citi, kas ir redzējuši sapņu, Jēkabs, un par ko mēs arī par Jāzepu, par Jēkabu, par Ābrahamu. Mēs runāsim par šiem personāžiem, sevišķi par Jāzepu, jo viņš bija liels sapņotājs. Un tā tad mēs runāsim par to, kā tiešām šie sapņi cilvēki tiešām piešķīra tam lielu nozīmi. Ja? Tātad viņi zināja, ka tas ir kaut kas, ko Dievs viņiem vēlas pateikt, un viņiem tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Un tātad Bībelē ir teikts, ka tiešām senatnē tas bija tas veids, un Bībele to apstiprina. Ne tikai to, ka cilvēki tā domāja, bet Bībele apstiprina to, ka tas bija kā tilts starp Dievu un šiem cilvēkiem, ka Dievs gribēja komunicēt ar viņiem. Bet, kā jau es teicu, mūsdienās cilvēki, zinātnieki ir pierādījuši to, ka sapņi rodas mūsu zemapziņā un ka tie tiešām nekontrolēti. Tā kā, ja mēs piemēram par nakti sapņojam, tad tas ir nekontrolēti tēli, kas ir īstenībā dienas iespaidā noticis kaut kas mūsu dzīvē vai mūsu iztēle kaut ko mums mēģina pateikt. Bet es nezinu, vai es tam varu piekrist, jo esmu cilvēks, kurš ļoti daudz sapņoju, īstenībā katru nakti es sapņoju. Un tas ir pilnīgi nesaistīts. Citreiz jā, tas ir saistīts ar dienas iespaidiem, bet citreiz jūs varat arī padomāt, vai jums tā ir bijis šie sapņiem, ka jūs zinat, kad ir tiešām sapņi, ka tu vienkārši kaut ko tur samurgojam, kaut kādu savārstījumu sapņo vai dienas iespaidā, bet citreiz šiem sapņiem tu zini, tu pamosties un viņiem ir kaut kāda nozīme. Un tu to var just, tā ir atšķirība, ka tas ir kaut kāds sapnis, kas ir dots no kaut kur tu esi saņēmis. Ja? Un tiešām, tā kā es nevaru piekrist, ka tie ir tikai tas varētu daļai būt, bet īsti viņi arī nemaz nezina, kur šie sapņi rodas. Bet, ja mēs runājam par sapņiem, bet kam ticēt, to jūs paši varat izdomāt, vai ticēt, vai uzticēties Bībelē, vai uzticēties zinātnē. Bet es nesaku, ka visi sapņi, ko mēs sapņojam, ir no Dieva, nē, tā nav. Bet, kā jau es teicu, ir kaut kādas lietas, ko tu konkrēti zini, kad tas ir no Dieva. Un tad aicinu jūs nepabēst novārtā šo sapni, bet tiešām pievērst tam uzmanību. Tāpat kā kādreiz cilvēki, viņi tiešām pievērst tam uzmanību, ko viņi sapņo. Bet ja mēs runājam par sapņiem kā par vēlmēm, kā par to, ko mēs vēlamies, par to, ka mēs sapņojam un ilgojamies pēc kaut kādām lietām, no kurienes tad rodas šie sapņi un šīs vēlmes, kas ir mūsu apzinātie sapņi. Un es ticu, ka mūsu apziņa un viss, kas ir mūsu apziņā, arī nāk no Dieva īstenībā. Protams, tur ir jāspēj arī izšķirt, bet lielākā daļa manā skatījumā ir lietas, kas mums ir ielikts iekšā, kas ir mums pat varbūt no bērnības, kaut kādas vēlmes, ilgas, kuras mēs nespējam izskaidrot, un kaut gan visu pasauli pret mums saka, ka tas varbūt tās nav pareizi, vai, labi, es pieņemšu šim piemēru, ja. Protams, ja tavs sapnis ir kļūt par sievieti, tu esi piedzimis vīrietis, tad tas nav no Dieva noteikti, ja. Jo mums ir jāskatās arī bībeliski, ja. Jāskatās pēc Bībeles principiem, ja. Ko Bībele par to saka, un ja tas ir pretrunā ar Bībeli, ja, tad noteikti, ka tas nav sapnis no Dieva, ja. Tā kā mums ir jāspēj izšķirt tas. Tas tāds viens piemērs, bet būtībā, ja šīs vēlmes atbilst bībeliskajai patiesībai, šīs vēlmes atbilst dievišķajai šī patiesībai, tad tās lielāko daļu ir ielicis mums Dievs, ja. Un viena no šīm lielākajām vēlmēm, man liekas, kas ir jebkuram cilvēkam, ir tieksme pēc mīlestības, ja. Un jebkas, kas ir saistīts ar radīšanu, ar
Jo tas ir atkal šīs svētības, ko Dievs ir devis mums, ja, tad viņš grib, lai mēs, ja tās ir mīlestībā, šīs vēlmes ir saistītas ar mīlestību, ar radīšanu, ar palīdzēšanu, ar kaut ko veidošanu, ar kaut ko labu un pozitīvu, tad noteikti tas ir no Dieva. Un vēlme pēc kaut kā lielāka, jo sapnis vienmēr būs kaut kas tāds, kas būs lielāks par tevīm. Ja? Sapnis tātad būs kaut kas tāds, kas ir lielāks par tevīm, tāpēc jau to sauc par sapņiem. Tas ir kaut kas tāds, ko tu nespēji iedomāties, ka tas varētu notikt šobrīd tavā situācijā, bet tas ir kaut kas, pēc ko tu ilgojies. Tad, kad es biju bērns, man bija, un tas vēl projām tā ir, tas nekur nav pazudis, un tāpēc es pilnīgi pārliecināta esmu, ka tas ir no Dieva, jo Dievs mums nekad nedod tādas lietas, kuras mēs nespētu sasniegt vai piepildīt. Un man bija tāda vēlme, ilgas pēc kaut kā lielāku. Ja, ja citi cilvēki varbūt sapņot un es izaugšu, es tur būšu ugunsdzēsējs vai pavārs vai tur ārsts, ja, vai man būs ģimene, tur bērni daudz, varbūt vīrs, kāds vēlas vīru, bērnus, māju, un viņam varbūt arī to pietiek, tas ir viņa sapnis. Ja es, pieņemsim, skatījos šādu dokumentālu programmu iet par, ja jūs zinat, varbūt daudz nezinu, sevišķi kas Latvijā, bet jūs zinat, ka ir čigāni, ja, un viņiem ir savu kopienu, bet šeit Īrijā un arī Anglijā ir šo īru un angļu čigāni, ja, tāda traveleri viņus sauc, ja. Un viņiem ir savu kopienu, viņiem ir savu noteikumu, viņiem ir savas tradīcijas un ļoti spēcīgas viņas. Un šīs meitenes un puiši, ja, meitenes un puišiem ir pilnīgi atšķirīgas. Ja, tātad, tur atkal ir šī tā kā veco laiku sistēma, kurā vīrietis ir galva, noteicējs un dara visu un gādā par ģimeni, un viņam ir tiesības uz visu, viņš arī, ko grib, bet sieviete ir atkarīga no, tātad sākumā no savas ģimenes, un pēc tam, kad viņa apprecās, viņa ir atkarīga no savu vīra, un viņi preces ļoti ātrā jaunā vecumā, 16 gadi, tas jau ir tas, kad viņi sāk precēt, tas ir, kad viņi var, es domāju, ja viņi varētu, viņi varbūt vēl ātrāk precētos, un ja tu jau esi 21 un vairāk, tad tu jau esi vairs nekam nederīgi, ja? Un tātad šo meiteņu sapnis, un tas jau ir kaut kas ielikts iekšā viņās, ja? Tas ir ieaudzināts, ja? Šis meiteņu sapnis ir kļūt par sievām, par mātēm. Un viņu tas lielākais sapnis, uz ko viņi tiecas, ir šī kāzu diena, kurā viņi varēs justies kā princesi, jo viņiem tur, ka viņi precās, nezinu, vai es redzējuši, viņiem ir tur milzīgi tērpi par nenormālām naudām, bet viņi tāds izskatās, ka no pasaka tēla izkāpuši, tas nav tāds parasts kāzas kleids, bet kaut kāds mega kleids, tur izgreznots. Un tas ir tas viņu sapņu moments, kad viņi būs šī princese, bet pēc tam, diemžēl, viņu dzīvē nekas nemainās, jā, kā viņi ir, jo viņas arī ļoti agri tiek izņemtas no skolas, no sabiedrības, un tad viņām nav izglītības, viņi pat ļoti daudz nemāk ne rakstīt, ne lasīt, un viņām nav izglītības, vienīgais, no kā viņi ir atkarīgs, no sava vīra. Un tiešām tas ir vienīgais sapnis, kas viņām ir. Un, diemžēl, ir arī tā, kad es redzu bieži, kad sevišķi sievietes ir audzināts, diemžēl, arī kristīgā vidē, bet viņām ir ieaudzināts iekšā šīs, un mīļie draugi, es gribu, lai jūs saprotat atšķirību, kas ir sapnis, un kas ir ielikt šīs vēlmes no Dieva, un kas ir mums iedots no sabiedrības, mums ir ieaudzināts. Un šīs sievietes ir audzināts tādā sistēmā, jāsaka tā sistēma, kurā viņām īstenībā nav iespējas sapņot, jo tas arī ir, ja viņas arī kaut ko sapņot, tas ir tikai sapņu līmenī, jo viņa ir radīta, lai būtu atkarīgi no savu vīru un lai dzemdētu tikai bērnus. Diemžēl ļoti daudz tādas sabiedrībā ieliktas normas, arī kristīgajā, ne tikai šo džipsiju sabiedrībā, šīs normas. Spriežiet paši, vai tas ir pareizi vai nē, vai sieviete ir zemāks radījums nekā vīrietis, vai sievietei nav tiesības sapņot un darīt to, ko Dievs viņas ir radījis. Bet, manuprāt, tā ir vienkārši ieaudzinātas lietas. Un, diemžēl, es skumji skatīties uz šīm lietām, jo šī sieviete nekad nākotnē, un vienīgais, par ko viņa var sapņot, ja, tāda sieviete, kā jūs teicat, viņu gadījumā tas ir par šo kleitu burvīgo un šo momentu kāzām, bet, piemēram, kristīgajā, ja, sabiedrībā, man vienreiz viena sieviete stāstīja, viņa saka, ka bērni izaugs, un tad viņiem tur dāvinās kaut kādu putekļu sūcējs vai kaut ko apdāvinās, un tur. Vai tas ir tas,
ko es gribētu, nekādā gadījumā tas nav. Varbūt tas ir kāds sapnis, ja? Bet tie ir diezgan aprobežot sapņi manā skatījumā. Kad tu iegūdies, ja tas ir tiešām tavs aicinājums un tavs sapnis, nesaku, ka ne visiem var būt, bet ja tu dari to, kas vienkārši tev ir ieaudzināts, ja tu dari to, kas vienkārši ir kā sabiedrības norma, un tu nav iespēja sapņot tiešām par tieši to, ko tu vēlies, tad, diemžēl, tu nedzīvo patiesībā. Un tas ir vislielākais sapņu zaglis. Tātad sabiedrības kaut kādas uzspiestas normas, kas mums tiek ieaudzināts. Ja. Jāsaka tā, ka paldies Dievam īstenībā, ka es neesmu augusi tādā. Es domāju, ja es augtu varbūt tādā vai tādā, būtu traki, jo man ir varbūt arī tāds pretestības gars visu laiku bijis, kad pretoties visam šīm uzspiestajām normām un tiešām jebkāda forma, kad tiek apspiest sapņi un vēlmes un brīvā griba, tā ir verdzības forma vienalga, vai kādā formā viņi izpaužas, vai tas ir darbs, vai tā ir ģimene, laulība, ja tu jūties kā vergs, ja tu jūties apspiests un izmantots un kā lieta, tad visticamāk, kad tas ir kaut kāds verdzības forma. Tiešām, bet turpināsim, iesim tālāk. Tātad, jā, kur mēs palikām? Tātad, jebkāda šī uzspiestā, kaut kas uzspiež mums kaut ko, tā ir verdzības forma. Ja sabiedrība mums uzspiež kaut kādas lietas, tā ir verdzības forma. Bet turpināsim, jā, un runāsim tālāk. Tātad, man jau no bērnības, kā jau es teicu, es neesmu augusi nekādā šādā vidē, man nav nekādas normas uzspiestas, paldies Dievam, un man ir bijuši šīs sapnis, kaut kādas normas, protams, uzspiež sabiedrība, pat ja tu neesi ar Dievu vai neesi augusi kaut kādās šādās ģimenēs. Bet šī lieta ir, kad man ir vienmēr bijusi šī vēlme pēc kaut ko lielāk, pēc kaut kā vairāk. Un nesamierināties ar to, kas ir, nesamierināties ar kaut kādām parastām lietām, ja? Jo citi saka, cilvēks samierinās ar to, darbs, māja, tad tiešām ar to man arī pietiek, tur bērni, un cilvēki ar to samierinās. Ja? Bet nē, Dievs grib, lai mēs tiecamies pēc kaut kā vairāk. Un tad, kad es nebiju ar Dievu, tas mans sapnis bija tiešām, kad es būšu kaut kādu biznesu umeni, ka man būs tur biznesa un tā tālāk, un ka es varēšu darīt lielas lietas, bet tad, kad es esmu iepazinusi Dievu, tad kopš tā laika mans sapnis un mana vēlme nav mainījies tas, ka es gribu kaut ko vairāk, ir mainījies tikai tas virziens, un virziens ir vairāk par to, kad es gribu celt Dievu valstību, ja, un tad tajā es redzu šo tiešām sapņu piepildījumu, ko es redzu arī Bībelē, kad, lai Dievu valstība nāk šeit uz zemes, lai es varu ietekmēt pēc iespējas vairāk cilvēku. Ja. Pirms tam tās vēlmes un sapņi bija vairāk egoistiski un tendētu uz to, lai varbūt apmierinātu savas vēlmes, tad šī gadījumā tas ir, lai celtu Dievu valstību. Un es uzskatu, ka nekas, kas ir mūsos iekšā, šīs vēlmes nav tāpatās, bet tas viss ir no Dieva. Bet ir kāds bet, par ko es jau teicu, kad ne tikai šī sabiedrība mūs apspiež un grib nozagt mums sapņot par kaut ko vairāk, tiekties pēc kaut ko vairāk un teikt samierinies ar to, kas tev ir, jo ir jau labi tā, kā ir. Bet ir mums pretinieks un ir mums ienaidnieks, par ko raksta arī Bībele, kas grib nozagt mūsu sapņus, ja. Un tas ir Jāņa evaņģēlijs. Jāņa evaņģēlijs 10 ir teikts, zaglis nākt vienīgi, lai zaktu, nokautu, nomaitātu, bet es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība. Tātad zaglis ir šis ienaidnieks, zaglis ir mūsu sapņu zaglis, Sātans, ja, mūsu pretinieks, zaglis, kurš ir nācis, lai nozagtu mūsu sapņus, mūsu dzīvi un nomaitātu
pašā saknē īstenībā nogrieztu to, pēc kā mēs tiecamies. Ja? Un bieži vien, kā es saku, reliģija, sabiedrības normas, kas mums tiek uzspiest, audzināšana, ir viens no šiem zagļiem, kas nozog mums kas apspiež mums to, ko Dievs mums vēlas dot, jo Jēzus ir nācis, lai mums būtu dzīvība un pārpilnība. Jēzus vēlas, lai mūsu sapņi piepildītos, viņš vēlas, lai mums būtu laba kvalitatīva dzīve. Un to bieži vien cilvēki nesaprot, viņi saka, man nav Dieva apsolījuma, es neredzu Dievu savā dzīvē. Bet mums ir jātic tas, ko Bībele saka, jo Dievs ir nācis, Jēzus ir atnācis, lai mūsu sapņi piepildītos, lai mūsu vēlmes kļūtu par realitāti. Un ja tu vēlies, lai tavi sapņi piepildās, ja tu vēlies, lai tava dzīve mainās, tad noteikti vienīgais veids, kā to izdarīt, ir sekot Jēzum. Sekot Jēzum, jo viņš ir tas, kas piešķir mūsu dzīvē jēgu, un viņš ir tas, kas neļauj nozagt mums šo sapņus, ja mēs tiešām uzticamies un sekojam viņam un ticam to, ko viņš saka. Jo viņš arī sliktas lietas vērš mūsu dzīvē par labu. Un viens, kā jau es teicu, no vislabākajiem piemēriem no Bībeles, par ko mēs šodien arī runāsim, ir Jāzeps. Bet ir daudz jau, kā es teicu, daudz šie cilvēki, kur ir tiešām satvēruši šo sapņu, šo Dievu vīziju, bet Jāzeps ir viens no tiem, par ko mēs šodien runāsim, jo Jāzeps tiešām bija sapņotājs. Un šis sapnis, kas viņam bija, tas bija ielikts no Dieva, un es gribu nolasīt no 1. Mūzus 37. 1. Mūzus 37. 5 līdz 11. Tātad Jāzeps bija sapņotājs. Un ne tikai, viņš bija arī tēva mīlulis, un tēvs ļoti viņu izcēla brāļu vidū. Un vēl viņš arī bija tāds diezgan taisns, ja? Jo viņš tēvam stāstīja to, ko brāļi dara, jo viņam likās tas nepareizi. Ja? Un te ir rakstīts, ka tiešām tēvs viņu izcēla, un viņš bija diezgan tāds jau izcelts no tēva brāļu vidū. Un te ir rakstīts, ka Jāzeps sapņoja sapni. Un kad viņš to izstāstīja saviem brāļiem, tad viņš dalījās, ja, jo viņš bija sapņotājs, un parasti sapņotāji viņi staigā apkārt un stāst visiem savus sapņus. Un brāļi, tāpēc, ka viņš to viņiem bija teicis, ienīda viņu vēl vairāk. Tātad viņi ienīda viņu vēl vairāk, ja. Un tātad, ja tu būsi draugs sapņotājs, un ja tu dalīsies ar saviem sapņiem, tad bieži vien cilvēki tev par to ienīdīs. Kāpēc? Tāpēc, ka ja tie sapņi būs lieli, ja tie sapņi būs tādi, kas tā kā paaugstinās pār citiem, ka tu gribi kaut ko vairāk, nevis samierinies ar to, kas ir, tad tevi cilvēki ienīdīs. Un, diemžēl, tie, kas mūsu sapņus arī nokauj, ir mūsu tuvinieki, ja, jo tie bija Jāzepa brāļi, kas viņu ienīda un apskauda, jo bieži vien, tad, kad mēs dalāmies ar savām vēlmēm un sapņiem ar savu tuvāko cilvēku, tad, diemžēl, ir tā, kad viņi apspiež šos sapņus un šīs vēlmes un saka, cik nav bijis tā, ka tas var būt gan māte, gan tēvs, gan vīrs, gan brāļi, gan māsas, vienalga, jo tu dalies, pat jūs labākais draugs, un reiz viņi saka, nē, samierinies ar to, kas tev ir, nu, ko tu sapņo, tavu sapņi ir pārāk lieli, ja? Un tiešām, sēd mājās, tur dzemdē bērnus 10, tev neko nevajag, vai ne? Vai es nezinu, māte, ja? Es zinu, ka manam vīram māte bieži vien, samierinies ar ko tu vairāk vēl gribi, tev tā jau ir daudz, vai ne? Un tā ir tāda nabadzīga domāšana cilvēkiem, aprobežot domāšanu, ka viņi grib, lai tu dzīvo pēc viņu standartiem, nevis, ka tu piepildi un īsteno savus sapņus. Un tātad Jāzeps to teica saviem brāļiem, un tie viņu vairāk vēl ienīda. Un viņi teica tiem, uzklaus šo sapņu, ko es sapņoju, un redz, mēs sējām kulīšu tīrumā vidū, un mans kulīts piecēlās stāvēja, bet jūsu apkārtstāvošie kulīši klanījās līdz zemē manu kulīšu priekšā, un viņa brāļi sacietam, vai tiešām tu būsi mūsu ķēniņš, vai tu valdīdams valdīs par mums? Un viņi turpmāk to ienīda vēl vairāk, gan to sapņu, gan to vārdu dēļ, ko viņš teica. Un vēlāk viņš sapņoja vēl vienu sapņu, stāstīja arī
to saviem brāļiem. Redzi, es sapņoju vēl vienu sapni, un lūk, saule un mēnesis un 11 zvaigznes klanījās manā priekšā, un ka viņš to izstāstīja saviem tēvam, saviem brāļiem, kad viņš to sarāja un sacīja tam, ko nozīmē sapnis, kur tu sapņoji, vai mums būs jāiet man, tavai mātei, taviem brāļiem, lai klanītos tavā priekšā līdz zemē, un viņa brāļi to apskauda, bet viņa tēvs to stāstu paturēja prātā. Tātad neviens nesaprata Jāzepu, ja? Tātad, ja tu būsi sapņotājs un tavu sapņu būs liela kā viņam, tad neviens tevi nesapratīs, diemžēl, un pat tiešām mēģinās apturēt, kā jau es teicu, šos sapņus un teiks, ko tu te esi sadomājies par sevīm, ko tu mums te gribi iedomājies, ko tu tagad būs baigi krutais. Un viņi ienīda, un viņi gribēja viņu pazudināt, un diemžēl tie citreiz ir paši tuvākie cilvēki, kas mums ir. Jā, tas ir tā, kā Sātans izmanto šos cilvēkus, tas ir tā, kā Sātans izmanto, jo, diemžēl, viņš darbojas caur cilvēkiem, caur sistēmām, kas ir ieviestas šajā pasaulē, lai apturētu mūs un apturētu mūsu sapņus un mūsu sapņu piepildījumu. Mēs vienkārši dzīvotu kaut kādu nožēlojumu mazu dzīvīti un nekad nesasniegt to, ko Dievs mums ir ielicis mūsos. Un tas trakākā lieta ir tas, ka tad, kad tev būs sapnis un kad tu ies šim sapnim pakaļ, tad Sātans tev liks tādās situācijās un tādās pozīcijā, kur tev liksies briesmīga. Diemžēl tā ir. Tev būs briesmīgi apstākļi, jo tu vairāk gribēsi tuvoties savam sapnim, jo briesmīgāk būs šie apstākļi. Jo tu vairāk vēlēsies darīt Dievam, jo briesmīgāk liksies. Vai vienalga, kāds ir tavs sapnis, jo vairāk liksies tālāk. Un Dievs tev liks tādā pozīcijā, kurā tev liksies, ka šis sapnis nav iespējams viņu piepildīt. Un tāpat tās bija arī. Un vienmēr būs kāds, kas pretosies tām sapņu, gribēs to nozagt. Un 1. Mūzes 3, 7, 18, 20 ir rakstīts, kad Jāzeps tēvs viņu sūtīja pie šiem brāļiem apraudzīt viņu, un šie brāļi iztāliem ieraudzīja viņu, pirms tas viņu bija sasniedz, un tic man, Sātans vienmēr meklē iespēju, kā nozagt tavu sapni. Un kad viņš ieraudzīs šo izdevīgāko iespēju, viņš to izmantos. Kad viņi bija sasniedzis, viņi citam sacīja, lūk, tur nāk tas lielais sapņotājs, nokausim viņu un iemetīsim to kādā bedrē. Tātad viņš ir, kur nāk tas sapņotājs, kur viņš ir. Un iemetīsim kādām bedrēm un sacīsim plēsīgi zvērs to aprīs, tad mēs gan redzēsim, kas būs ar viņa sapņiem. Tātad Sātans tev liks tādā pozīcijā. Vai tas ir caur apstākļiem vai cilvēkiem, kurā viņš teiks, redzi, kas tad ir ar tevi, tu vēlēsi sapņotājs, tu domā, ka tu kaut ko šajā dzīvē sasniegs, tu domā, ka tu kaut kas būs, nē, tu paliec tur, kur tu esi, tu būsi bedrē. Tiešām Jāzeps nonāca šajā situācijā, kad viņš bija bedrē un kad viņi gribēja nogalināt, bet tikai pateicoties Dievam, tikai pateicoties Dieva žēlastībai, šis plāns viņu brāļi neizdevās un viņu pārdeva verdzībā, un tiešām viņa nedienas tikai sākās. Viņa nedienas tikai sākās ar to, kad viņš bija tiešām sapņotājs. Tātad, ja tu būsi sapņotājs, tad tiešām tavas nedienas tikai sāksies. Jo Sātans meklēs jau kādu situāciju, lai iegrūst to bedrē, un tad tu pazaudēsi jau kādu iespēju, ka tavu sapņi kļūst par realitāti. Un tātad Jāzeps nonāca verdzībā, bet skaties, šeit ir viena ļoti svarīga lieta. Ja tu būsi ar Dievu, tad Dievs būs ar tevīm, un viss, ko tu darīsi, tev labi izdosies. Un lai kādā bedrē tu būtu, ja kādā situācijā būs, Dievs visu dara jaunu un strādā tavā labā. Un te ir rakstīts 39. pantā 1-2. Un Jāzeps tika novests Ēģipti, pie Ēģiptieša Potifaras, faraona galma vīra sardzes priekšnieka, to nopirka un izmēlieša, kas viņu tur bija noveduši. Bet tas kungs bija ar Jāzepu un viss, ko vien tas darīja, lika labi izdoties. Ja? Tātad, ja tu būsi ar Dievu, pat ja tu esi bedrē, pat ja tu esi šādā situācijā kā Jāzeps, Dievs
visam liks labi izdoties. Un jūs zināt pēc šo stāstu, kad Jāzeps tiešām darīja visu labu, un viņš uzdienējās un kļuva par šī Potifara mājas apsaimniekotāju, un visu viņš bija nodevis viņu rokās, un visu viņš bija devis, un Dievs tiešām bija ar viņu. Viņš bija tikai liedzis savu sievu, un tas arī viss, bet, diemžēl, kā jūs teicat, sātnis izmanto visas situācijas, un šī sieva, kaut gan viņa bija bagāts vīrs, un vislabākais viņa iekāroja šo vergu, jo rakstīts, ka Jāzeps bija laba izskata jauneklis, viņš tiešām bija jauneklis, bet, kā jūs teicat, viņš bija taisns, un viņš nepaļāvās šī provokācija, jo šai sievieti viņam patstāvīgi uzbāzās un patstāvīgi gribēja ar viņu gulēt, un viņš viņu patstāvīgi atšuja. Bet vienā brīdī viņa saprata, jo, zini, atraidītas sievietes ir ļoti aizvainotas sievietes, sevišķi viņas uzbāzīgas ir, ja? Un viņa atrada iemeslu un veidu, kā viņu pazemot. Un tātad šī sieviete izmantoja situāciju, kurā atkal Jāzeps iekļuva nepatikšanās un apsūdzēja viņu un teica šim faraonam, bet šim Potifaram, kad viņš ir... Viņš mēģinājis viņu izvarot, un viņš viņu iemet cietumā, un atkal Jāzeps nonāca tajā pašā bedrē, kurā viņš bija. Un vienīgais viņa sapnis bija tikt ārā no turienes un tiešām tikt ārā no šīs situācijas, un šī situācijā uzrodas divi. Un atkal Jāzeps uzdienēs, un atkal viņš ir zirgā, un atkal viņš ir šī cietumā galvenais aiz priekšnieka, un šī brīdī ienāk šie divi maizes cepējs un ēdienu devējs, un nevis ēdienu, bet dzērienu devējs šī faraona, un viņi redz šos sapņus, un Jāzepam bija šāda dāvana izskaidrot šos sapņus, un šie sapņi bija pravietiski, ko Dievs rādīja, un vienam šis sapnis bija pozitīvs, ka viņi pēc 3 dienām paaugstinās, un otram bija negatīvs, ka viņi pēc 3 dienām nokaus, pakārs. Un tiešām Jāzeps izskaidro šos sapņus, un tiešām šie sapņi piepildās. Viņš saka, tikai piemini mani šim devējam, man liekas, jā, tas bija dzērienu devējs, piemini mani, lai es tieku ārā no šīs situācijas, lai es tieku ārā no šī cietuma. Bet viņš aizmirst par viņu. Un viņš turpināja šo laiku cietumā, 2 gadi īstenībā tur rakstīts pagāja, un tiešām atkal pienāca brīdis, kad faraons sapņoja sapņus. Tad es saku, Bībelē ir ļoti daudz cilvēku, kas ir sapņojuši šos sapņus. Šie sapņi ir bijuši no Dieva, un šīs sapnis, ko faraons redzēja, viņi piešķīra tam ļoti lielu nozīmi, jo šis sapnis bija tāds, ka viņš redzēja šīs neglītās govis, kuras aprī, 7 govis, kuras aprī glītas govis, ja? Un tāpat šis sapnis atkārtojās. Un neviens nevarēja to izskaidrot. Un tad šis dzērienu devējs atcerējās par Jāzepu. Un Jāzeps izskaidro šo sapni, un šis faraons viņu paaugstina un ieceļ par šo galveno Ēģiptes zemē, kas pārvalda visu. Un galvenā šī stāsta morāla ir tā, ka Dievs, ja tu būsi ar Dievu, Dievs būs ar tevī. Un lai kāda būtu tava situācija šobrīd, lai kāda būtu tava situācija, tiešām Dievs vienmēr vedīs tev ārā, un galu galā tavs sapnis piepildījās. Un Jāzeps sapnis tiešām piepildījās. Piepildījās tādā veidā, ka tiešām šie brāļi beigās tiešām klanījās viņu priekšā. Šie brāļi beigās tiešām locījās, tā kā tiešām Jāzeps bija sapņojis. Un tiešām Dievs viņam bija šo sapni devis, lai tiešām, un tas kļuva par īstenību. Tas kļuva par realitāti Jāzepa dzīvē. Tā kā, ja tu gribi, lai tavs sapņi piepildās, tas var prasīt laiku, un tas var prasīt pūles, un galvenais, ka tas var prasīt daudz uzbrukumu, jo tiešām šis mūsu ienaidnieks, šis mūsu pretinieks neapstāsies. Viņš neapstāsies, lai nozagtu mums šos sapņus, jo šie sapņi mums ir no Dieva. Cevišķi šie sapņi ir mums no Dieva. Ja tas ir varbūt tās ir kāds mazs sapnīts, ja tas ir kaut kāda maza vēlēšanās, savādāk. Bet ja tas ir liels sapnis, jo ziniet, bērnībā bērni bieži vien viņi vēlas tādas mazas lietas, tur, kas man būs, ir sevišķi cilvēkiem, jo viņiem sliktāka situācija varbūt tās ir, jo šīs vēlmes ir
mazāks. Ja? Šie sapņi ir daudz mazāki. Un, tiešām ceļš bērni. Es atceros, ka padomu laikā bija deficīts. Un tad vienīgais, kas bija kā vēlme, ja, tad kaut ko importa precēm atvest no ārzemēm, ja, tur džinsus vai lēles, jo nebija ne mantiņas, nekas, bija pilnīgs deficīts, un tie sapņi un tās vēlmes bija ļoti mazas, vai kaut ko saldu, ja, tur kaut kāds ārzemju šokolādes vai ko. Bet Dievs mūs māca sapņot vairāk un lielākus sapņus. Es atceros, ka viens no lielākās draudzes vadītājiem, ja viņš ir pie tēva, ja, ir Yonggi Cho, un viņš teica, ka viņam bija, Dievs viņam deva šo vīziju, šo sapni, ka viņam būs miljonis, ja, draudzē cilvēku, bet viss jau sākās ar mazumu, ja, un sākumā viņš tur sapņoja par tik tur 200 vai 3000 pēc tam bija, un pēc tam bija 10 000, un katru reizi Dievs viņam palielināja, viņš saka, šim sapnim nav limitu. Tik, cik tu spēj iedomāties, tik, cik tu spēj iztēloties, tik, cik tu spēj sapņot, tik arī liels būs šis iznākums, šī realitāte. Jo sapņi ir tas, kas piepildās. Sapņi kļūst par realitāti tikai tad, ja mēs tiešām tam ticam, ja mēs tiešām tam sekojam un ja mēs neļaujam nozagt šos sapņus. Jo ticiet man, arī šim mācītājiem Yonggi Cho, viņš ir gājis daudz grūtībām cauri. Un katru reizi, kad viņš ir vēlējies piepildīt šo sapni un vēl vairāk cilvēku, viņam ir bijis šķēršļus, viņam ir bijusi pretestība, jo Sātans atradīs vienmēr šo iespēju pretoties mums. Sātans atradīs vienmēr iespēju, kā nozagt mums šo sapni, apturēt mūs, sevišķi, ja šie sapņi ir lieli, un sevišķi, jau kā es teicu, ka šie sapņi ir no Dieva. Un šorīt arī lasot Mūzus 2. grāmatu, kurā, jo Izraels bija līdzīgā situācijā, ja? Viņi bija verdzībā, un ļoti bieži cilvēki ir mūsdienās arī, viņi strādā kaut kādu darbu, kas viņiem riebjas, viņi dzīvo attiecībās, kas viņiem riebjas, kas viņiem nenes svētību, viņi dzīvo sabiedrībā, ja? vai ar cilvēkiem, draugiem, vai vienalga, ar ko viņiem, kur viņi nav. Tā nav viņu vieta, tā nav viņu sabiedrība, un viņi tur nejūtās labi. Viņi tur jūtās apspiest vai ierobežot, un tāpatās arī Izraels, viņi bija totālā verdzībā, un viņi sūdzējās, viņi žēlojas, un Dievs viņus gribēja izvest ārā. Viņš gribēja izvest, viņš viņiem deva šo sapni par šo vietu, šo zemi, kurā viņš gribēja ievest, šo apsolīto zemi, kur piens un medus tek. Tad iedomājies, ja tu esi verdzībā, tu esi briesmīgā situācijā, kur tu katru dienu ej, un tev saka, man riebjās tas, ko es daru, man riebjās šis darbs, man riebjās šī dzīve, man riebjās šis un šis. Un Dievs tev iedod sapni, viņš saka, es gribu, draugs, tev vest ārā no šī, es gribu, lai tu dari to un to, es gribu, lai tu redzi šo vīziju. Bet vienmēr cilvēks, kas aptur, arī Izraēla, kas apturēja, tas, kad pirms Dievs mums iedod šo sapni, jau Sātans grib viņu nokaut pašā saknē, un pirms viņš sāk mūs vest ārā, viņš darīs visu, lai mūsu dzīve paliktu vēl grūtāk. Tā kā Jāzeba gadījumā, kad šie brāļi teica, iegrūdīsim viņu šajā bedrē un novāksim, lai tad redzēs, kas būs ar viņu sapņiem, tāpatās arī šie Izraēlam, kad Mūzes gāja pie faraona, teikt, ka atlaid man tautu, lai mēs varam iet upurēt, faraons viņiem uzlika vēl vairāk darbu, un viņa dzīve kļuva vēl nepanesamāk un vēl grūtāk, un tad tavs sapņi sabrūk, un tad tavs vēlmes sabrūk, jo tu esi vēl briesmīgākā situācijā. Mīļie draugi, es jums aicinu vienmēr paļauties uz Dievu, jo Dievs dzird, Dievs redz jūsu problēmas, un viņš grib dabūt ārā jūs no bēdas tikai tad, ja jūs sekosiet viņam, ja jūs paļausieties viņu, un ja jūs viņu liksiet pirmajā vietā, jo Dievs ir jāliek pirmajā vietā. Un tātad, kas notika? Notika tas, kad, protams, Dievs izveda savu tautu no Ēģiptes zemes, viņš izveda viņus no verdzības, bet, protams, priekšā atkal bija tuksnes, atkal pārbaudījumi, lai ieiet šajā apsolījuma zemē, lai ieiet šī sapnī, lai ieiet šī sapņa piepildījumā, jo Dievs gribēja darīt Izraeli par lielu tautu. Un tātad viss, kas mūsu dzīvē, lai sasniegtu šos sapņus, lai piepildītu savus vēlmes, ja, mums būs jāiet cauri pārbaudījumiem,
Bet galvenais ir paļauties uz Dievu. Galvenais ir paļauties uz viņa spēku, uz viņu vadību. Un ļoti daudziem tas pietrūkst, jo cilvēki sāk nolaist rokas, viņi sāk kūtnēt, viņi sāk uzstāties, viņi sāk gausties, viņiem nepietiek spēka, lai aiziet līdz galam, viņiem sāk zust ticība, viņiem sāk zust vēlme kaut ko darīt. Un īstenībā tas ir absolūti pilnīgi normāli, cilvēciski saprotam, bet Bībele mūs māca paļauties uz Dievu un vienmēr vērsties pie Dieva jebkuros apstākļos un situācijās, jo viņš ir tas, kas ir mūsu sapņu piepildījums un tas, kurš ir nācis, lai mums būtu pārpilnība un labklājība, jo zaglis, Bībele saka, ir nācis, lai zaktu, nogalinātu un iznīcinātu. Tātad viņš ir mūsu sapņu zaglis, viņš ir mūsu sapņu iznīcinātājs. Bet Jēzus ir nācis, lai dot mums dzīvību un pārpilnību. Un tāpēc nekad neļauj nozagt sev savus sapņus, neļauj nozagt tev to, ko Dievs tev vēlas dot. Ja? Jo tas, par ko tu šodien sapņo, visticamāk, pat ja tas tev liekas nereāli, pat ja tas tev liekas neiespējami, tas tev ir dots no Dieva, tas tev ir ielikts no Dieva, un lai to piepildītu, tev ir jāiziet līdz galam, Bet jā, mīļie draugi, paldies, ka jūs bijāt šodien ar manīm, paldies, ka jūs klausieties, un es ceru, ka tiešām jūsu sapņi piepildīsies, tikai esiet uzticami, esiet tie, kur staigā ar Dievu, un viss jūs dzīvē būs. Lai kādā situācijā vai kādā bedrē varbūt jūs šobrīd būtu, tam nav nozīmes. Galvenais ir paļauties uz Dievu, jo viņš to var izvest tev no jebkādas situācijas. Bet pirms mēs beidzam, es gribētu aizlūgt par jums, un tiešām, lai Dievs ir ar jums, tāpat kā viņš bija ar Jāzepu, tāpat kā viņš bija ar Mūzu, tāpat kā viņš bija ar savu tautu izredzēto, un lai tiešām jūs varat iet Dieva apsolījumos un piepildīt šīs sapņus un vēlmes, kas ir šodien jums liktas no Dieva. Halleluja, jo tas, ja tas ir no Dieva, tad tiešām tas būs piepildīsies un kļūs par realitāti. Halleluja, mies debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kungs, tiešām Dievs, Tev pateicos par šiem sapņiem, ko Tu mums esi devis, par šiem sapņiem, ko Tu esi līdz mūsu sirdī un prātā. Paldies Tev, ka Tu runā uz mums, tiešām Tēvs, paldies Tev, ka Tu runā uz mums, ka Tu esi tas, kas vienmēr esi ar mums, un ja tiešām šie sapņi un šīs vēlmes ir no Tevis, Dievs, tiešām, kungs, ka Tu to apliecini, un tiešām, ka nekādas problēmas, nekādas grūtības, nekas nespēj stāties mūsu ceļā, tiešām, Dievs, jo to, ko Sātans grib vērst par labu, to Tu, nevis vērst par labu, bet par sliktu, to Tu vērst par labu, un tiešām, jo viņš ir tas, kas nācis mūs zakt, nogalināt un apturēt mūsu sapņus, lai apturētu mūs un neļautu mums tiešām piepildīt to, ko Tu mums esi devis, bet Tu esi nācis, lai dod dzīvību un pārpilnību. Paldies Tev, Tēvs, par dzīvību un pārpilnību, ko Tu mums esi sagādājis caur savu dēlu Jēzu Kristu, tiešām, kungs. Un mēs Tev pateicamies par to, ka tiešām Tu esi tas, kas mūs uztur, ka Tu esi ar mums visās mūsu situācijās, vienalga kādā bedrē mēs būtu, vai kādā verdzībā mēs būtu, tiešām, Dievs, ka Tu mūs ved ārā no tā, ka Tu dzirdi mūsu lūgšanas un to, ko mēs Tev saucam, un ka Tu izpildi tās, un tiešām mēs Tev pateicamies par to, Tēvs. Mēs Tev slavējam, tiešām, Dievs, un mēs Tev pateicamies par to. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Tiešām, kungs, mēs Tev pateicamies, un mēs pateicamies arī Tev, ka Tu šodien biji ar manīm un skatījies, un tiekamies jau nākošu nedēļu. Paldies. Amen.